Sotnieks pa kreisi no viņa reiķis uzreiz izvirs kādu uzbrukumu Smailē, bet neveiksmīgi un 0-1. Zibenīgs pretuzbrukums un Gavriļins ieraida ripu Jučera sargātajos vārtos. To pretinieks un lūk redzām piespēle metiens un vārtos. Ripa vārtos 83. Nē, 33. numurs. Andrejs Gavriļins, Karagans hokeja audzēknis, neko nomainījuši, aizsargi pamainījās tikai. Dalmens, partneri metiens un ripa vārtos 0-2, diemžēl. Labs, spēcīgs metiens ir laba pozīcija, no kuras mēs pa vārtiem. Draud vārtus un arī šoreiz no iemetiena apļa izcili precīzs metiens tālai augšējā stūrī. Nekādu pārmetumu šeit nedrīkst būt Mārim Jučeram. Pretuzbrukums sanāks Bukārts. 4. maiņa Bukārts, metiens un Glāss. Un vēl viens metiens vārtī! Roberts Bukārts. 1-2. Glāss nedaudz kļūdījās, viņam neizdevās notvert ripu uzreiz tvērē cimdā. Viņš atmet to patur vārtu priekšā un pats neredzēja, kur palika ripa. Un tie ir Robertam Bukārtam. Pirmkārt jau ļoti labs plaukstas metiens. Un 1-2 automobilis zaudēja Atlantu un traktors. Tagad iespēja pretuzbrukumam. Lielisks izgājiens. Un 2-2. Fantastiski. 1-1. Ļoti labi nospēlēja Gins Meija. Viņiem diezgan atšķirīgs slidojums, lai sajauktu Meiju ar Lundmarku. 1-1 nomanīja, ka metīs uzreiz. Izcili augstasinīgi nospēlēja Gins Meija. Tas ir tā domāt regulārā sezonā. Jā, regulārā sezonā, protams. Tur ir vairāk. Playoff Barisam līdz šim ir absolūta nullīte. Viņi nevienu spēli vēl nav uzvarējuši. Jā, viss. Un vārti, diemžēl pēc iemetiena. Neredzējām epizodi. To pašu beigu daļu redzējām, kā tika izdarīts metiens. Atspēlē aizsargam. Kašpers, kāds Litviņenko. Litviņenko tur... Jā, Kašpers uzreiz pat blakus pie. Jā, tieši tā, 21. numurs. Pēc iespējas ilgāk pirmajā maiņā. Un gūt vārtus. Hosa. Hosa. Atspēle metiens. Vārti! 3-3! Fantastiski. Kurš tur izdarīja to metienu šķiet? Lusēnijos grūti pateikt. Varbūt arī beidzot Niklas Lusēnijos. Beidzot, vai arī... Ankipāns. Tur tāda maiņa bija. Jā. Ankipāns. Tas ir Ģirds Ankipāns, 75. numurs. Jā, Ģirds Ankipāns, 3-3. Atcerēsimies agrāk, Hosa ar Ankipānu pietiekami bieži spēlē kopā. Tas arī dod savu rezultātu. Beidzot vairāk par 2 vārtiem gūt. Izrādījās no citas svara kategorijas. Tas bija Podziņš, kurš darīja šo. Starčenko. No vārtu priekšmēties vārtī. 3-4. Nepalīdzējām Jučeram. Nesanāk viņam metiens un... Šeit mēs neredzēsim, kurš izdarīja metienu. Kevins Dalmens, jā. Minūtes. Un noraidījums. Soda metiens, pilnīgi noteikti. Bet ja tagad Jānis Sprukts nevarēs to izpildīt, tad gan kāds cits. Jo ļoti sāpīgi. Pēc Dalmena pārkāpuma Sprukts ar plecu šķiet atsitās pret apmali, jebkurā gadījumā atsitās pret apmali, jeb bullītis. Pagaidām tāda neliela pauzīte. To dara ripa tiks novietot laukuma centrā. Un atskanēs tiesneša svilpa, tā arī ir un dodās uz vārtiem Krišāns Rēdliks. Džefs Glāss. Šoreiz pārāks izrādījās Džefs Glāss. Izdarīja spēcīgu metienu Krišāns Rēdliks, redzēja brīvu stūri, bet... Diezgan acīm redzam, visu darīja. Viss kārtībā arī pa mums, varam doties uz priekšu tālu, laba piespēle un... Vārtī! 4-4! Mārsēls Hosā spēli. Un te mēs redzam beigas. Kallažs labs, spēcīgs metiens. Viņam pirmie vārti bija pret CSK, tagad jau otrajā vārti Namorindā. Līdzīgi. Mīties. Tādas pašas domas un cerības, protams, arī Baris. Tukšs vārti, diemžēl. Šķiet jau, ka Jučers varbūt paspējis. Jā, salauž nūju, triekdams pret vārtiem Vārks. Jācer, ka nebūs arī... Krepsam piespēle. Tur viens pācer, tur Vārks bija pie vārtiem. Starčenko arī vēl paspēja. Viņš. Labi, Guntis, domāju, ieraudzīja viņš karsumu un arī labi. Krišāns Rēdliks strip vārtu priekšā un... Tā joprojām Bursmā jāiegūst ripa, piespēlus Sprukts vārtī! 5-5, Jānis Sprukts. Līdzīgi kā Dalmens, turpat arī pie tālā stabiņa. Visai līdzīgi vārti abām komandām. Karsumam piespēle.
Gintam Mējam arī piespēlē. Nu, Bukarts pret Glasu. Vārds Staps. Man arī kurš tad Stačanka. Arī pret vārds Staps, bet šoreiz iekšā. Pretiniekam izdevās. Labi mānīja vārdsargi, bet Glass. Glass lieliski nospēlē. Nu, arī Meija visu labi izdarīja. Patiešām it kā likās jau nomānīja, bet... Glass ar tvērēcim. Nu, Glass arī ir augumā ražants vārdsargs. Viņš nokrīt uz ledus un arī joprojām aizsas lielu daļu vārdu. Jā, 1,91 m ir šā vārdsarga augums. Nu, Daus. Un 2-0. 2-0. Tas nozīmē, ka Bāris ir uzvarējis. Bāris ir uzvarējis šajā spēlē. Kopējais rezultāts 6-5. Kā 1 punktu mēs ieguvām, var teikt, varonīgi spraigā cīņā izrāvām, izcīnījām. Es sazinu, cik vērtīgs šis punkts būs beigās dalot 7. vietu Rietumu konferencē. Jā, nu Glass, protams, bija lielisks šeit, tur nav ko teikt, bet lieliski arī bija mūsu komanda.